Vai tu zināji, ka ir tāds dabīgs produkts, kas ļoti spēcīgi paaugstina imunitāti, dod enerģiju, spēku? Ļoti veselīgs ir priekš bērniem un pieaugušiem, un kā arī veciem cilvēkiem, kurā ir praktiski visi vitamīni, mikroelementi un praktiski visas aminoskābes. Es tev šo produktu parādīšu, bet tagad nospied plusiņu, jo es publicēju ļoti efektīvus raidījumus, kuri izmaina cilvēku dzīves. Šajā produktā ir 25 dažādi mikro un makro elementi, kā piemēram magnījs, dzels, varš, hroms, cinks, kālijs, vitamīni B, A, D, C, hormoni un fermenti. Šis produkts ir veselīgs tiem, kam ir problēmas ar sklerozi. Viņš uzlabo atmiņu, veicina domāšanu, ir ļoti veselīgs pēc slimošanas un arī, ja ir aktīvs dzīvesveids, un arī palīdz pret nogurumu un depresiju. Tā uzlabo arī potenci, gremošanas sistēmu, izvada no organisma toksīnus, pazemina cukura līmeni un arī holesterīna līmeni asinīs, normalizē asinsspiedienu, tātad kā augsto asinsspiedienu, tad šo produktu vajag lietot pirms ēšanas. Ja ir pazemināts asinsspiediens, tad to vajag lietot pēc ēšanas. Šo produktu sauc bišu maize. Tas tādas granulas, kuras ir patīkami ēst un daudz vērtīgāks nekā ziedputekšņi. Tāpēc lietot viņu vajag pieaugušiem 1-2 steikarotes, labāk bez uzdzeršanas ar ūdeni, vienkārši izsūkāt, lai caur gļotādu varētu iesūkties asinīs. Bērniem tad ieteicams puskarotīt, pat vēl mazāk pāris granulas, arī vienreiz dienā. Tas arī labi noderēs grūtniecēm, veciem cilvēkiem un katram, kas grib, lai viņam būtu laba veselība. Es tev to novēlu, lai tev tiešām ir laba veselība. Noteikti saglabā šo video, dalies ar citiem cilvēkiem un noteikti arī piesako manam kanālam.